Tagad laikam šie jau būs kādi 6. Vissvarīgākais ir sadarbība dziedātājiem ar diriģentu, jo vispār dziesmu svētkos notiek sinerģijas starp visiem. Tur nav tas diriģents vai dziedātājs, jo viss ir vienoti. Tā ir tā burvība latvietim būt vienotam. Dziesmu svētkiem jābūt, manuprāt, katru otro gadu, kā tas tagad ir skolēnu dziesmu svētki, un tad ir lielie dziesmu svētki, jo jāpaspēj ir sagatavoties. Garie mēģinājumi ir tie, kas dažreiz ir nogurdinoši, un saule, un lietus. Un tad tas ir izaicinājums, un katru gadu tu domā tiešām, un šis viss, bet jā, šis viss. Un tad ir noslēguma koncerts. Es vienmēr dziesmu svētkos iejūtos arī skatītāja lomā. Es vienmēr apsēžos arī skatītāja rindās un tad mēģinu jau iztēloties, kāds mums tas kulminācijas, tas notikums beigās.